pēdējās pāris dienas ir aptuveni sajūta, ka es kaut kā šitā ēdu šobrīd. Bišķi jālabojos. Es vai celabā Narvesana ieķers salātiņas. Es paņēmu pusdienām šitā brokastī. Es paņēmu kaut ko čuķ nelegāli, bet es lēnām labojos. Es paņēmu šito tīteru maizīti. Droši vien visticamāk man nelegāli, bet tur ir daudz olbaltumvielas. Netik daudz tauku, bet daudz olbaltumvielas. Tā kā galīgi garām nav. Starp citu tā maizīte man bija viena no mīļākajām, tad, kad es biju par 23,2 kg smagāks. Aizmirst pieteikt svarīgu lietu, te ir 600 kalorijas. 600, un arī te ir 600. Pienākusi nākušā barošanās reize. Es saku, nesaprotu, kāpēc te ir 600 kalorijas aptuveni, bet tad es ieraudzīju, ka tur kaut kāda mērcīta ir. Es pagājušo viņu tādu ne uz majonēzes bāzes, kaut kādu bišķu ko miltveidīgā, kas, protams, nav labi. Un es šobrīd ļoti uzprasos uz to, ka man Ines saka, uzrakstīs pēc šīs dienas video noskatīšanās. Es iekātu Jakavā, uzprasījās bišķi barību, ielaišu kapučīno 250 minūtes, bez cukriņa, bez nekā. Paņēmu studentu brokastus, uzkodiņa. Te ir 466 kalorijas, sadalīšu bračku uz pusēm, ne? Jau bračku paņems uz pusēm, manīm studentu brokastus. Parādi. Alpiņam manīm uz pusēm paņems? Ebi. Kaut kā tā. Ēd savus salātiņus ar vistiņu. Uz ko es pēkšņi pašā apakšā cūgaļas karbonādīti ar sieriņu. Ēd forši pievienotā vērtība. Uz vakar piegājienu. Šitas buržujs, kurš te baigi apetalīgs pēdējās dienas, kāds gardums ir saēdies. Paņem uzsportoju bišķi.